Novietot savu automašīnu padomju gados celtot daudzstāvu māju pagalmos sagādā problēmas nevienam iedzīvotājam. Savukārt nepiemērotā vietā atstāties spēkrati rada galvas sāpes glābējiem, steidzoties uz izsaukumu. Par to pārliecinājāmies arī mēs. Mēģinās vai arī stāvēsi? Es nepārbraukšu nav jēgas, šis Volvo traucē. Ja tā nebūtu, es pārbrauktu, bet tā nevaru. Tās pārbaudes, ko tika tagad veiktas, tiek rīkotas priekš tā, lai mūsu pašvaldība redzētu to reālu situāciju. Ka reāli mēs nekur nevaram tikt tajos pagalmos. Tie pagalmi, pa kuru 10, ko mēs šodien izbraucam, labi 2 tikai varējām izbraukt. Visus pārējos mēs pat nemēģinām iebraukt. Un tas vēl nav tas laiks, vēl vakars ir naktī, vispār nevar tur nekur tikt iekšā tajos pagalmos. Aptaujātie iedzīvotāji atzīst, ka pilsētā trūkst stāvlaukumu, tāpēc viņi bieži vien neaizdomājas, kur novieto savus spēkratus un vai tas netraucēs glābšanas dienestiem. Liekam tur, kur vieta ir, tur arī liekam. Bet kā varētu atrisināt šo situāciju? Piemēram, šai gadījumā pagalma vidū ir liela telpa, kas nav izmantota. Zemes gabals, kas stāv pilnīgi bez vajadzības, tur sabrukuši celiņi un sabrukušas tās atbalsts cienas. Tās varētu nojaukt un izveidot kādu laukumu. Es zinu, ka te bija tā, ka nevarēja pabraukt. Ugunsdzēsēju mašīna, diemžēl, stāvvietu arī nekur tuvumā nav. Un mašīnu, diemžēl, ļoti daudz. Cilvēki tiešām nezin, kur likt tās mašīnas. Ugunsdzēsējiem piekļūt notikuma vietai problēmas sagādā gan koki, gan nepareizi novietotas automašīnas, kuru dēļ glābēji nevar pilnvērtīgi izmantot arī pieejamo tehniku, piemēram, autopacēlāju. Divs ir nepieciešama cilvēku evakuācijā. Tad, teiksim tā, šitas speciālais automobīlis, kurš maksā $500 000, viņš reāli nav efektīvs. Viņa nav nekāds jēgas. Viņš vienkārši stāv kaut kur pāris 100 metru attālumā, labākā gadījumā pāris 10 metru attālumā. Reāli es vienkārši skatos, ka operators no manis tur jēgas nav nekādas. Viens no šīs problēmas risinājumiem būtu autostāvlaukumu paplašināšana vai jaunu izveidošana. Vajag mazliet samazināt to zaļo zonu. Kaut kur sataisīt bērnu rotaļu laukumus tālāk no ceļa un to zaļo zonu novākt gan arī pavisam. Lai būtu atsevišķi stāvvieta un atsevišķi tā braucamā daļa. Stāvvietu skaits jāpaplašina, noteikti vietu skaitu, kur iedzīvotāji var likt savas mašīnas, arī jāpalielina. Kā to var darīt? Mums ir precedenti, kad mēs pieņemam lēmumu un iznomājam pašvaldības piederošo zemes gabalu privātai mājai vai daudzdzīvokļu mājai, iedzīvotāji paši par savu naudu ierīko tur stāvvietu. Un tad ar šo arī atrisinās stāvēšanas problēma. Šeit ir tāda problēma, ka ne visiem mājas iedzīvotājiem ir automašīnas. Līdz ar to par to interesēta tikai viena daļa iedzīvotāju. Otra daļa vēlas ieguldīt naudu tieši mājā, kaut ko izdarīt labu. Jau tuvākajā laikā atbildīgās iestādes tiksies, lai izvērtētu, kuros māju pagalmos situācija ir vissarežģītākā. Taču atgādinām, ka arī paši iedzīvotāji ir atbildīgi par savu automašīnu novietošanu tā, lai tās netraucētu citiem.